Labdien, Normons Ozoliņš! Ir tāds pravietisks sapnis par arhibīskapu Jāni Vanagu. Sapnis sauksies tikko pabeigts diplomdarbs. Sapnī es biju skolā. Un tā skola likās, ka nekad nebeidzās, viņa turpinās. Un es nevarēju saprast, kāpēc es nevaru pabeigt savu skolu. Man it kā pienāk tās beigas, bet viņas nekad nebeidzās. Un pēkšņi pasludina, kad būs izlaidums. Kādiem ir pienākušas beigas viņa skolai? Man ir žēl, ka es neesmu tajā sarakstā, kuriem ir pienākušas šīs skolas beigas. Un bija tāda sajūta, ka tajā skolā jāmācās visu mūžu. Tā kā visu mūžu, tā ir tāda mūža skola, jā. Un man tas beigas nepienāk, un pēkšņi kādiem viņas ir pienākušas, tās beigas. Un tagad būs izlaidums tajā skolai. Un pēkšņi es saprotu, ka viens no tiem izlaidumu kandidātiem ir arhibīskaps Jānis Vanags. Man nav, bet viņam ir. Izlaidums. Man vēl jāgaida savs izlaidums. Bet viņam jau ir. Un es tagad skatos, kad pirms tā izlaiduma visiem ir jātaisa diplomdarbi, lai pabeigtu šo skolu. Un es skatos, ka Jānis Vanags ir uztaisījis super diplomdarbu. Super. Tādu, ekskluzīvu, tādu ar lielu vērienu, kaut ko tādu grandiozu. Un viņš ir izsūtījis tiem saviem mācekļiem vai draugiem, daudziem cilvēkiem. Un interesanti, ka es esmu arī viens no tiem daudziem cilvēkiem, kuriem viņš ir izsūtījis savu diplomdarbu. Ko viņš ir uztaisījis visā tajā dzīves skolā, kurā viņš ir gājis. Un es tagad saņemu, domājieties, es pa pastu saņemu to Jāņu Vanaga diplomdarbu. Un es to saņemu tādā somā, kas ir tāda, ekskluzīva soma, tāda, tā soma jau vien ir ko vērta. Es domāju, tik vērtīga soma, tik dārga ar tādiem materiāliem. Pati labākā soma, ko varēja atrast laikam. Tā ir tikai soma, es saprotu, tas ir tikai tas ietērps, kurā tas diplomdarbs ir iekšā. Es tagad attaisu to somu. Un tā soma dalās divos nodalījumos. Pirmais nodalījums ir tāds, kur ir, par visu ir padomāts. Es tagad izņemu to pirmo nodalījumu. Tur ir kafija, tēja, maizītes, visādas uzkodas, lai cilvēkiem būtu patīkamāk skatīties to diplomdarbu. To rezumē, to unikālo darbu, ko Jānis Vanags ir uztaisījis, to diplomdarbu. Unikāls, tas ir kaut kas unikāls. Un tad, cilvēki ēdot maizītes, dzerot kafiju, varētu to, tā komfortablāk skatīties. Par visu ir padomāts. Jānis Vanags par to ir padomājis. Tātad viens nodalījums ir tas kafijas nodalījums. Un tagad es ar tādām trīsām varu vaļā to otro nodalījumu, kur ir tas diplomdarbs, tas īstais, tas mākslas darbs, tas unikums, tas kaut kas fantastisks, grandiozais, tas lielais Jāņa Vanaga dzīves darbs. Iedomājieties, es tagad atveru to otro nodalījumu, kur ir tas diplomdarbs. Es sagaidu tur kaut ko lielu. Es izņemu to ārā. Un ziniet, ko es izņemu? Es izņemu tosteru maizi.
tosteru maizi, kas ir vēl silta. Es saprotu, ka tā ir tikko cepta, tikko pabeigta, tā ir tosteru maize. Un viņa ir tādā iepakojumā, un es saprotu, ka tā ir tāda laba tosteru maize. Es domāju, paga, bet kā cilvēks ir strādājis visu mūžu pie lai uztaisītu tosteru maizi? Kur ir tas unikālais diplomdarbs? Tad ko? Viņš visu mūžu ir pavadījis, pūlējies, centies, lai beigās uztaisītu tosteru maizi. Ziniet, kā mums brokastīs? Tu negribi tosteru maizi, es to uztaisu. Nu labi, uztais man. Nu brokastīs, tā starp citu pirms darba ātri tosteru maizi. Nu, es redzēju, ka tā tosteru maize bija tāda rūpīga uztaisīta, tāda kā nevienam citam, bet tā bija tosteru maize, parasta maize, silta vēl, silta. Sapratu, ka tā ir tikko, tas diplomdarbs ir tikko pabeigts. Es domāju, un tas viss? Kur ir tas diplomdarbs? Nu labi, mums bija kafija, tur maizītes, cepumiņi, tēņa. Nu labi, tas tā, lai tiem cilvēkiem būtu patīkamāk skatīties to unikālo darbu, ko Jānis Vanaks ir paveicis. Kas viņam jāskatās tagad uz tosteru maizi? Kas ir tas unikums, ej? Jāni Vanāk, tas ir tavs diplomdarbs. Dzīves diplomdarbs. Tu ej emeritūrā, būdams arhibīskaps, un viss, ko tu savā dzīvē esi paveicis, ir tosteru maize. Wow. Es domāju, es sapnī domāju, bet kā tas var būt? Varbūt tā tosteru maize ir kaut kas unikāls. Varbūt tā ir kaut kāda unikāla tosteru maize. Viņa bija tā sagriezta tādā štrēmelēs, tā, kā reāli, kā veikalā pārdod tosteru maizi. Varbūt tas ir, viņa nav apzeltīta, viņa normāli tosteru. Tur ir kaut kādi unikāli produkti, vai kas tur ir tāds unikāls, pie kā bija visu mūžu jāstrādā, visu mūžu. Jāiet tai skolā, lai beigās uztaisītu šo. Kas tas ir? Tik daudz pūles ir izlietots, tik daudz nervu ir patērēti, tik daudz viss kaut kas. Laika ir tērēts, lai uztaisītu šo un rādītu to kā sasniegumu kaut kādu. Kur ir diplomdarbs? Ej, te ir tikai kafijas galds. Un viss, es te neredzu nekādu diplomdarbu. Es atceros, pirms dažām dienām es ierakstīju tādu sapni. Tas nebija video variantā, tas bija rakstītajā, ka es redzēju tādu sapni, ka luterāņu draudze ir nolēmusi, ka viņa uzreiz ķersies klāt pie tās patīkamākās daļas, pie kafijas galda. Viņai dievkalpojums vairs nav vajadzīgs, tas nav svarīgs, tas viss izrādās, tas ir visu laiku bijis tāds, starp citu, kas ātri ir jānodara, lai varētu ķerties klāt pie tā patīkamākā, pie kafijas galda. Un izrādās, ka Jāņa Vanaka arhibīskapa diplomdarbs der tikai kafijas galdam, tosteru maizi. Tas neder dievkalpojumam. Tas neatbilst, tas atbilst tikai kafijas galdam, pēc dievkalpojuma, bet ne pašam dievkalpojumam, saprotiet? Viss, ko viņš ir uztaisījis, ir tosteru maize pēc dievkalpojuma. Kur ir pats dievkalpojums? Kur ir kalpošana Dievam un cilvēkiem, kur viņi ir? Viņas nav. Un redziet, es saprotu, ko tas nozīmē. Redziet, Jānis Vanaks visu laiku ir centies
visu to labāko, pēc tā, lai viss būtu labākie materiāli, labākā, teiksim, baznīca. Viņš kādreiz teica tādu, mans mērķis ir panākt to, lai baznīca nav kaut kāda piparu bodīta. Jā, to viņš teica, piparu bodīta, lai tā nav. Un viņš mēģināja to sākumā, es atceros, viņš ievies tur baznīcas zīmoks, jā, viņam jābūt tādam īpašam. Un baznīcas tērpi viss ir, un baznīcas liturģija ir tāda ļoti katoliska un cēla, un ļoti krāšņa, un tur ir vīraks, un tur ir viss kaut kas tāds, jā, krāšņs. Un tad viņš izveidoja baznīcas iekārtu savādāk, jā. Tur ir kapituls un bīskapijas un tā tālāk, un dažādi dienesti, kas par ko atbild, ja? Un tā tālāk, tā ir vesela sistēma, un tāda ļoti respektabla sistēma. Un viss tas ir, tā ir tās skaistā soma, tā ir dārgā, ja? Un par visu it kā ir padomāts, tur ir kafīņi un cepumiņi un viss kaut kas ir. Lai mēs varētu skatīties to grandiozo darbu. Bet tā grandiozā darba nav. Tā ir tostermaize, kafijas galdam. Un viss. Jā, un viss. Tas arī ir viss, Jāni Vanag. Jā, un tas ir man šodien radās tādu, es puišās, saprotu, puika no ielas, kurš bija tavs māceklis, jā, tavs skolnieks. Tagad redzu tādu no Dieva, tādu atklāsmi par tevi, par savu skolotāju. Tas ir, un tu aizgājis pensijā, un tu esi aizgājis pensijā ar ko? Ar tostermaizi. Tas ir viss, ko tu esi paveicis Dievam un cilvēkiem. Neko. Neko neesi paveicis. Tas ir briesmīgi. Un tas ir tā siltā tostermaize, ka tas ir tikko pabeigts diplomdarbs. Viņš tikko ir aizgājis emeritūrā, pensijā. Tas ir tas, ar ko viņš ir aizgājis. Tas ir tas, ar ko viņš ir pabeidzis savu kalpošanu. Bet man vēl nav, ka beigs, man vēl jāturpina savu kalpošanu. Es vēl neesmu skolu beidzis, redziet, Dzīve ir tā, ka visi mēs esam Jēzus mācekļi. Visi, pat arhibīskaps Vanags ir Jēzus māceklis. Pat viņš ir skolā. Un visi mēs esam mācekļi šai skolā, Jēzus skolā. Jā. Kāds būs tas diplomdarbs katram, ko mēs esam uztaisījuši, paveikuši, saprotiet? Ko mēs prezentēsim Dievam? Ko mēs varam viņam parādīt? Ko? Tostermaize? Kafijas galdam? Ko mēs varam atnest Dievam? Kā Tatjana Belovs, viņa teica, ka viņa nonāca Dievu priekšā mūžībā, tad Dievs viņai jautāja, ko tu man esi darījusi? Izrādās, ka viņa visu mūžu ir sev kaut ko darījis, nevis Dievam. Jā. Un Dievam īstenībā viņa neko nav darījusi. Un tas ir tas diplomdarbs. Redziet, Jānis Vanags ir darījis, lai cilvēkiem būtu labāk, lai viņi būtu patīkamāk, baudāmāk, skatīties uz viņu diplomdarbu, kuru viņš nav uztaisījis. Tas arī viss, tas ar to kafijas galdu beidzās, tā Dieva valstība beidzās Jāņa Vanagu izpratnē. Tur ir labs vakar saviesīgi, es atceros, ka viņš taisīja balli mācītājiem, jā. Tas ir tas, ar ko beidzās visa tā Dieva valstība viņam ar kafijas galdu, ar tostermaizi. Briesmīgi. Tāds sapnis. Labi, paldies, ka skatījāties. Lai Dievs svētī. Visu labu.